uzvilkusi piegulošu kleitu, uzlikusi salmu cepuri, pārsviedusi dvieli pār plecu, Anita devās uz piemāju supi, lai baudītu ūdens priekus. Nopeldējusies, viņa atgulās turpat zālē. Ar skatienu pavadīja nelielu mākonīti, kurš kā nomaldījies sēņotājs meklēja pārējos zilajā debesu mežā. Labi, ka Rudolfam tagad daudz darba. Varēs no viņa te mierīgi atpūsties. Jau apnikušas tās runas par bērnu, jau izbraukāti nescik ārsti un zīlnieces. Nu, ko tad lai dara, ja Rudolfam tā vaina? Nebūtu viņš tik turīgs, tad tiešām nemocītos ar šito visu. Visu laiku pavada tai savā darbā, bet ir jau viens labums. Nauda makā vienmēr turas. Katra vēlma un iegriba kā tortus paplātes tiek ātri sarūpēta. Labi, ka Astridai atbrauca līdz tai svētku vakarā. Uzposo sarkāju uzdama. Valdis ārtā nekas. Labi, ka nepārprotami deva mājienus uz šo apciemošanas ielūgumu. Savādāk jau te nerādītos, jo vienmuļās dienas te kā bezgaumīgas krellestinas viena aiz otras. Neskad viņš man izvizinās, kā pats solīja, no Rudolfa kaut ko tādu sagaidīt. Jā, nu ielūdz jau pasēdēt kādā glaunākā vietā, bet gribas tā kādu piedzīvojumu vai dēku, kādu pipariņu ikdienas zupai. Kāds aizēnoja silto saules pieskārienu aizvērtajām acīm. Tur no augšas raudzījās Valdis. Anita piecēlās sēdus. Lai radītu precētas sievas godīgumu, tad piesedzās ar dvieli. Nu, kā tas sauļojas, jautāja Valdis. Tā nekas ir labi. Ko vakarā darīsi? Ir kādi plāni? Nē, ko vari piedāvāt? Nu, varu izpildīt savu solījumu, pavizināt pa tuvējo apkārtni, kamēr laiks tāds labs. Labi, labprāt, noteica Anita un piecēlās un graciozi pagriezās uz māju pusi, liekot dvielim tā trūcīgi nosekt mugurpuses skatu. Vēl pirms izbrauciena jāiet pie sievas, tā ka nesāk kurnēt, prātoja Valdis. Apskāvis sievu, noglaudījis Annas mazo vaidziņu, Valdis iesāka, ka noskatījies, kā Anita tāda skumīga. Tāpēc nolēmis, ka būtu tā pieklājīgāk, ja atrastu viņš kādu brīvu brīdi starp darbiem un izvizinātu ciemiņu, lai tak pabauda vasaras vakaru. Katrīna apburta no vīra uzmanības apliecinājumiem pēdējā laikā, vīra priekšlikumam piekrita. Lai nesteidzoties, abas ar mammu un Raimondu kūts darbus apdarīs. Zirgs nesteidzīgi vilka ratus, kuros sēdēja Valdis un Anita. Vēl kamēr abus braucējus varēja redzēt no mājām, tad atstarpe starp sēdētājiem bija tik liela, ka tur bez grūtībām atrastos vieta trešajam. Bet, kad zirgs Valda vadīts iegriezās jau aiz meža ieloka, tad Valda roka un Anitas ceļgals vai no nelīdzenā ceļa vai no kā cita sastapās. Paīsā kleita vēlīgi atseda slaidās kājas. Klusākā meža norā zirgs it kā sagribēja piestāt un nobaudīt lekno zāli. Valdis, kā jau prasmīgs saimnieks, lika saprast, ka dzīvnieku tādā karstumā nedrīkst pārslūgot, tāpēc jāļauj atvilkt elpa. Anita šo teātri varbūt saprata, bet varbūt kā pilsētniecei, kurai visas šīs zināšanas svešas, nesaprata. Piesēdīsim mēs ar, paskat kāds skaistums, jums jau tur uz akmeņiem tāda nav, norādot uz ziedošo noru, teica Valdis. Anitai divreiz nebija jāsaka, ka jau koķeti piekārtoja kleitiņu un sēdēja leknajā zālē. Viens mirklis, un Valda elpa jau sajuta uz sava kakla. Pārējo saprata pats zirgs, kurš lēni, it kā visu pārdomājot, ēda zāli. Par izjādi zirga ratos bija abi apmierināti. Labi, ka zirgs nemāk runāt, jo viņam būtu daudz ko pateikt.
Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.